doma nenākt gājienā? Nebija tāda doma. Vienīgi, ja nebūtu, pilnīgi aizlieguši to darīt. Un kā tev, Aleks, ir? Tu saproti labi latviski, ja? Man tā stāstīja. Man iet labi. Un kāda ir tava mīļākā tautas dziesma? Ir kaut kāda tāda? Selma. Tautas dziesmiņa, kāda tev ir mīļākā? Juku, juku. Juku, juku. Juku. Vari bišķīt padziedāt? Tu esi dziedātāja vai dejotāja? Dejotāji. Tu vari pat nodejot kaut ko? Ne. Nē. Kādu vienu soli nevar man iemācīt. Es zinu tikai šitādu, kas tas tāds ir? Tas ir vispār solis? Un kā jums notiek mēģinājumi? Tur daudz regulāri vai tieši pirms dziesmu svētkiem? Mēs šo deju kopu izveidojām 2 gadus atpakaļ kopā ar Avitu. Mēs esam Londonas latviešu skola, un tātad mūsu deju kopa ir skolas bērni. Skoliņa notiek katru otro svētdienu, un tad ir arī mēģinājumi pēc tam. Un sakarā, protams, ar dziesmu svētkiem bija papildus gatavošanās, tad arī bija papildus mēģinājumi. Bet Londona ir liela pilsēta, līdz ar to ļoti bieži nav iespējams mēģinājums. Un tad sanāk, ka jums šie ir pirmie dziesmu svētki? Jā. No apsveicu, un vakar iesiet arī uz noslēgumu koncertu. Nu tad, lai priecīgi ir šie dziesmu svētki arī latviešiem visā pasaulē. Paldies! 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 Man izdevās noķert viesus no Nīderlandes. Izdevās, viss mums izdevās. Jūs esat atbraukušas ar skūteriem, jūs no pašas Luksemburgas devāties uz Rīgu ar skrējriteņiem. Nu, teiksim tā, viņa bija mašīnā. Tomēr. Ne, labi, ka bija mašīnā, jo redzēt šorīt vajadzēja, jo no rīta sapratām, ka gājiens tomēr būs un jāpaspēj ātri. Tas bija vienīgais veids, kā laikus nokļūt, lai nav jāgaida autobusu. Un patiesībā mēs trāpījām pēdējā brīdī. Cik ilgi būtu jābrauc ar skrējriteni no Luksemburgas līdz Rīgai? Es domāju, būtu tāda nedēļas brauciens. Jūs būtu gatavs uz to? No dziesmu svētku dēļ var būt. Kā jums šķiet, kas ir tas magnēts, kas piesaista cilvēkus būt šajos svētkos? Tas dziesmu spēks un tas gars, kas piemīt šiem svētkiem. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs nespējam vārdos noformulēt. Tas vienkārši eksistē un ir. Es domāju, ka arī tā kopības sajūta ar savu valsti, ar visiem kopā. Jā, es domāju, tas ir arī tāds magnēts, kas vēl kopā. Jo es vecāk kļūstu, es kļūstu emocionālāk, un es tā kādreiz nezināju, es domāju, latvietība, bet cik jocīgi, ka zemapziņā ir tādi mirkļi, tādi momenti, ka es pēkšņi jūtu, skan kaut kas pazīstams, un man birst asaras, jā, un tas ir brīnišķīgi. Paldies Dievam, ka mēs esam un ka ir tādi svēti cilvēki, kas to visu organizē. Cik liels spēks ir mūsos, vai ne? Grandiozi! Paldies jums, lai labi skan! Paldies! Armands Tripāns, mūsu kolēģis, arī ir sagatavojis kādu stāstu, un to tūlīt pat arī skatāmies.
ļoti jauki. Neesat noguruši? Neesam noguruši. Mēs spēku pilni esam. Suiti vienmēr ir izturīgi bijuši. Un arī šodien būs. Un vēl turpmāk arī. Mēs priecājamies par svētkiem. Urā! Labi. Ir šodien. Noguris neesi? Nē. Ļoti forši. Kas bija foršākais šajos? Nezinu, pavadīt laiku kopā ar kolektīvu un iepazīties ar citiem cilvēkiem. Un tev? Pilnīgi tas pats. Kā ar nogurumu? Daudz saka, bija grūti? Bija, ne īpaši grūti nebija. Vienīgais citreiz bija lietus un tā. Tagad prieks vai gandarījums paveikto vairāk? Prieks un arī gandarījums. Kādas sajūtas šodien ejot? Lieliskas! Kas jums visvairāk patika pašām? Tieši šobrīd iet gatavoties visam. Bet visas nedēļas garumā? Laikam gulēšana skolās. Jā. Cik stundas dejot, zinat? Daudz! Ļoti viegli filmēt tas skritu. Kas man ir viegli? Filmēt. Kāpēc? Tas tev ir jādomā par filmēšanu un pats skrituļošanu. Man liekas, tas bija vēl grūtāk. Tu vari? Tā, lēcienā. Man liekas, jums bija grūtāk. Mums ir grūtāk. Kas vairāk patika? Visvairāk? Ka es satiku tevi uz skritulenēm. Cik dziesmu izdziedāt? Daudz! Kas visvairāk pašai patika? Tā kopības sajūta, kad visi dzied vienu un to pašu. Žēl, ka beidzās, ja tomēr, paldies Dievam, tas ir cauri. Nē, žēl, jo tas tā forši. Kāda sajūta šajā rītā? Fantastiska, jo dziesmu svētki bez gājiena ir tas pats, kas roze bez aromāta. Jums nogurums ir, nav? Nav nekāds, pilnīgi. Programma bija jau sen iestudēta un nekādas slodzi lielā koncerta mēģinājuma laikā nebija. Jā, tā kā es domāju, tur jāmeklē citi cēloņi, kāpēc tā sanāca. Bet tagad par priecīgu. Jums žēl, ka viss ir beidzies, ja tomēr vēl varēja? Jā, vienmēr pēc šāda pasākuma nedēļu iekšā tā kņut, kāpēc tik ātri viss beidzies pēc tik ilga gatavošanās laika. Priecīgs svētkus visiem! Mēs esam atpakaļ šeit Brīvības ielā, kur turpinās dziesmu svētku dalībnieku gājiens. Pirms tam mēs runājāmies ar dejotājiem, bet tagad es esmu satikusi dziedātājus un diriģenti. Pastāstiet, lūdzu, kā jūs sauc? Es esmu Mārīte Jonkus, un man ir uzticēti 2 kori šajos svētkos. 5. un 9. klašu Valsts sākuma skolas un Valsts ģimnāzijas apvienotais kors un Valsts ģimnāzijas jauktais kors. Kā ir, es skatos, šis ir jūsu korists, ja? Jā. Kā tevi sauc? Mani sauc Matīs Kapņienko. Un kā ir ar tiem koristiem? Paliek vairāk vai mazāk? Kādas ir tendences?
nu, noteikti paliek mazāk tomēr. Tomēr paliek, jo man liekas, ka ir tagad tāds mazliet vairāk sporta un deju laikmets, un kur ir vairāk izklaides, un kur ir vairāk kustības, un tā garīgā iedziļināšanās un sapratne tomēr mazliet viņa atpaliek no šīm lietām, diemžēl, bet tāpat laikā ļoti jāpriecājas, ka tomēr ir vēl jauki tie kori, un kad ir tie puiši, kas dzied un meitenes, jo skaita ziņā, protams, mēs esam, nu, mazāk nekā pirms 5 gadiem. Nu, ja paliekam mazāk, tad kāpēc tu izvēlējies tomēr dziedāt korī? Ir sanācis tā, ka es tieši šogad beidzu muzikas skolu, un es iemācījos spēlēt akordionu. Un vienīgais, kas atlika, iemācīties dziedāt, lai varētu piedziedāt pie akordiona. Un tad tu vari spēlēt balles tagad? Jā, nu, vēl mazliet jāpamācās. Un, protams, man ir iepaticies koris un patīk ļoti dziedāt. Es esmu ieguvis daudz jaunus draugus, un tiešām tas ir nenovērtējami. Tas nozīmē, ka mēs varēsim tikties arī nākamajos dziesmu svētkos? Pilnīgi noteikti, es domāju. Jā. Paldies jums, liels paldies par interviju, un tiekamies tad šajos vai nākamajos, redzēsim. Jā. Paldies, visu labu. Atbalstām, mīļie skatītāji, ar aplausiem un ovācijām. Mēs jūs gaidījām, mēs jūs gaidām un gaidīsim vienmēr. Cik elegantas meitenes un puiši, Jēziņ, sveicam arī jūs. Kastanītis, sveicam arī jūs šeit. Saulīte, Priedīte. Tas čiekurs ir lielāks nekā pats nesējs. Izturību tev, puis. Sveiciens Barkavas pamatskolai. Galvaspilsētā ir arī Pērzaunes pamatskola. Sveicam arī jūs! Dzelzavas pamatskolai sveiciens! Madonas šodien nebeigsies. Sveiciens Madonas pilsētas 2. vidusskolai, Ļaudonas vidusskolai, Mārcienas pamatskolai sveiciens. Sveiciens svētkos Degumnieku pamatskolai. Cik berašs iedziens. Sveiciens